kā atpazīt, ka tas būs tavs īstais cilvēks, ja? Nu, tātad tu iesi uz randiņiem, droši vien jau tagad teji, ja? Ar vienu kādu cilvēku, ar otru kādu cilvēku, ar vēl, un kā tu lai iepazīsties, un kā tu lai saprot, un kā tu lai uzzini, ka tas ir viņš. Tātad īstais ir tas, kurš tevi ceļ. Tātad tad, kad tu aizej uz randiņu, un tu sāc draudzēties vai sāc tikties ar cilvēku, tad ir ļoti svarīgi, meitenes, ka tu ne tikai redzi, cik viņš ir īpašs, cik viņš ir superīgs, cik viņš ir brīnišķīgs. Tev ir jāpamana, kā mainās tava dzīve. Un tavai dzīvei ir jāuzmirdz tavās acīs. Jo tu uz sevi, tur ir objektīvs paskaidrojums, tu uz sevi, nu taču nepieeja pie spoguļa un parasti neskaties ar tādu iemīlējušo skatienu, ar tādu aizrautību, ar tādu, bet viņš uz tevi tā skatās. Un dēļ tā, ka viņš uz tevi skatās caur mīlestību, caur aizrautību, caur vīriešu skatījumu uz sievieti, viņš tevi parāda vēl interesantāku, skaistāku, jaudīgāku nekā tu esi domājusi, ka tu esi.